Esi sveicināts, mīļais skatītāji. Šodien es tev piedāvāju nelielu praktiku. Atceries, mēs runājām par to, ka cilvēks sastāv no 7 daļām, 7 principiem, jeb instrumentiem, kas mums ir, kas palīdz iepazīt šo pasauli apkārt. Un viens no šiem principiem, kas palīdz dzīvē orientēties, tā ir sirds. Un, lai mēs savu sirdi sāktu just, saprast viņu, mums apzināti pie sirds ir jāiet, jāveido šī te komunikācija. Un tas nav stāsts par šizofrēniju, ja, kad es tagad runāšu pati ar sevi. Nē. Tas, ko mēs parasti apzīmējam ar vārdu es, tas tomēr ir šī te personība. Mūsu astrālās vēlmes un prāts. Viņi abi kā vienā līmenī esoši, ja, kā divas kājas, emocijas un prāts. Vai vispirms prāts kaut ko pasaka, tad atnāk emocijas. Un tā viņi viens otru papildina. Bet tas ir zemākais princips, tas ir ārējais cilvēks. Tas ir laicīgais cilvēks, es teiktu. Tas, kurš pametot šo te fizisko ķermeni, arī sairs un pazudīs. Tālāk tos lielos uzkrājumus, ko glabā dvēsele, tos tālāk var aiznest tikai sirds, caur jūtām un dvēsele, caur zināšanām un dziļām pārliecībām. Un ne viss, ko mēs dzīvē daram, ne visa mūsu cilvēciskā pieredze dvēselei ir noderīga, tāpēc dvēsele visu nepaņems. Ir pat tādos dziļos tekstos ir teikts, ka ir tādas cilvēka dzīves, kuras var būt izrautas kā grāmatas no lapas, kā lapa no grāmatas, jo tās neatbilst kritērijiem, lai tiktu saglabātas, diemžēl. Tā notiek. Tāpēc, lai mēs saprastu, uz ko mums ir jātiecas, es piedāvāju kopā veikt tādu sirds praktiku, kā es viņu saucu. Tas ir kaut kas kopējs starp lūgšanu un meditāciju. Es piedāvāju tev apsēsties. Es šajā gadījumā turu muguru taisni, neatbalstu. Bet, ja tev ir ērtāk, tu vari arī atbrīvot muguru un atspiest viņu pret atzveltni. Bet mugurai jābūt taisnai, tas gan ir nosacījums. Viņa nevar būt tāda kaut kāda savilkta, sagriezta, ja? Jo enerģijai jāspēj kustēties brīvi mūsu mugurkaulā. Citādi mums pašiem radīsies kaut kādas neomlīgas sajūtas, ja? Man ir ērtāk to darīt sēžot pavisam taisni, neatbalstot muguru. Kājas iesaku atbalstīt pret grīdu, un tā, lai muskuļi nav saspiesti, lai viņus var atbrīvot. Muskuļus mums ir jāatbrīvo. Visus, ne tikai kāju, bet visu vispārējos, kas mums ir arī. Mēs varam sākt ar seju, pārbaudīt, lai muskulīši būtu brīvi, atslābināti. Es runājos, bet tā kā tu klausies, tad tavs apakšžoklis var būt arī nedaudz atkāries, pat ja tava mute ir cieta. Apakšžoklis nedaudz atkaras. Lai nav
saspiesti žokļi. Jo tik līdz mēs sakožam zobus, mūsu bioloģija saprot, ka laikam nav droši, ir jābūt gatavam vai nu kost, vai nu beigt. Saspringums kaut kādos muskuļos noteikti pieslēgs prāta darbību. Un tāpēc mums ir bieži vien tik grūti atslēgt to prātu, jo mēs nesaprotam, kas viņu darbina. Tāda iekšēja gatavība, saspringums, saspringzinājums muskuļos dod šo te impulsu, ja? Prātam būt gatavam reaģēt arī visam ķermenim. Bet, lai mēs justu sirdi, mums ir jābūt, kā lai saka, drošā vidē. Jājūtās pilnīgā drošībā. Kā zem eņģeļa spārni, es teiktu tā. Tāds skaists tēlēns salīdzinājums, bet ļoti precīzs. Tā tad mēs nosēžamies ar taisnu muguru, atbrīvojam visus muskuļus. Un sākam vērot savu elpu, ielpu un izelpu. Elpas garums viņš būs dabisks, tā kā mēs elpojam, un pakāpeniski kļūs nedaudz lēnāks. Tam jābūt dabiskam procesam, kad mēs vienkārši sākam elpot nedaudz dziļāk un mierīgāk, kā mēs to darām parasti. Arī mani pleci necilājas, krūšu kurvis necilājas elpojot, jo šī tā elpošana notiek it kā mēs elpotu ar vēderu. Piepūšas vēders. Un vēl to varētu saukt par tādu diafragmālo elpošanu. Pleci un krūšu kurvis paliek nekustīgi. Un tā mēs ieelpojam un izelpojam. Un, lai to būtu vieglāk izdarīt, es droši iesaku tev aizvērt acis. Kad es veicu praktikas, es arī parasti acis taisu ciet. Jo tā ir vieglāk koncentrēties uz sajūtām. Tā tad ielpa un izelpa. Mierīga, bet dziļa. Ar iekšējo redzi pārbaudi, vai visi tavi sejas muskuļi ir atbrīvoti. Uzacis vai nav savilktas, piere krunkās, lai nebūtu. Vaigi atbrīvoti, lai nošļūk kādi ir. Kā jau teicu, apakšžoklis, varbūt atbrīvots. Pleci, lai nav uzrauti. Rokas guļ klēpī. Tās kļūst pamazām smagākas. Guļ, varbūt pat tu sāc just, kā rokas zaudē savas aprises, it kā izplūst. Un tad kaut kādā brīdī tu vari pat pārstāt tās just. Tas nozīmēs, ka rokas ir tik ļoti atslābinājušās, ka zaudējušas ķermeņa sajūtu. Tas ir ļoti labi. Lai vērstos pie sirds, mums ir nedaudz jāaizmirst,
ka mums ir ķermenis, vai ka mēs esam ķermenis. Tālāk arī gurni, arī mugura, tā tad ir taisna. Sēžas muskuļi atbrīvoti. Un arī kāju muskuļi. Pēdas, lai balstās droši uz grīdas. Lai neviens muskulis nav savilkts un nesāk spiest. Šādā te pozā, pasēžot, pievērš uzmanību tam, kā elpa kustās tevī. Ielpa un izelpa. Iedomājies, ka divas tavas plaukstas, kas guļ klēpī, ir kā caurules, caur kurām tu ievelc gaisu. Pa plaukstu vienu pusīti tu gaisu ievelc, pa otru pusīti tu šo gaisu it kā izpūt. Tas notiek tavā iztēlē. Plaukstu iekšpusīti ievelk gaisu, plauksts virspuse izelpo. Dari to ar abām plaukstām vienlaicīgi. Prāts gribēs lēkāt no vienas plaukstas, kā viņi elpo, uz otru plaukstu. Nepaļaujies uz to. Mums jāpiespiež prātu aiziet. Un to var izdarīt tikai darot lietas, ko prāts nevar. Viņš nevar uzreiz sajust abas plaukstas. Viņš pārslēdzās. Tāpēc dari to tik ilgi, kamēr tu spēj iekļaut savā apziņā abas plaukstas reizē. Tas būs jāpatrenē nedaudz. Nepārdzīvo, ja tev tas neizdodas pirmajā reizē. Tas nav tik traki. Mēs visi ar kaut ko sākam. Kad mēs esam tā pasēdējuši un nomierinājušies, emocijas ir rimušas, domas arī vairs neskraida tik ļoti galvā. Tad mēs varam apzināti vērsties pie savas sirds. Jo mēs kā parastais cilvēks tomēr dzīvojam personības līmenī. Sirds, tas jau ir dievišķais princips, un sirdī piemīt savā apziņa. Tas nozīmēs, ka mēs neesam sajukuši prātā un runājamies paši ar sevi. Nē, mēs vēršamies pie sirds, un mēs pacietīgi gaidām viņas atbildi. Tā ir sajūta, kāds impulss, varbūt pavisam īsts mirklītis. Tas viss ir tik smalki, ka tāpēc ir svarīgi, lai mēs būtu klusumā un mierā, lai mums neviens cits blakus nerunātu un nenovērstu mūsu uzmanību, jo citādi mēs neko nesajutīsim. Jo precīzāk tu ievēros manus ieteikumus, jo labāk tev veiksies šajā praktikā. Un tajā brīdī, kad mēs varam iekļaut savā apziņā divas elpojošas plaukstiņas, mēs varam tām pievienot arī kāju pēdas. Tieši tāpat pēdas virspusi ielpo, pēdas apakš izelpo, vai otrādi. Un vēl mēs varam mēģināt sajust, kā elpo mūsu avotiņš, ja? Galvas virspuse. Arī tur šī elpošanas plūsma uz iekšu un uz āru.
pasēžot un noskaņojoties, mēs varam sākt just, kā apkārt atmosfēra mainās. Sajūtas arī caur ķermeni ir savādākas. Sirds nerunās ar mums kaut kādā valodā. Sirds valoda tie būs sajūtu, impulsi. Tās būs varbūt kādas domas, vārdi savirknēsies paši. Tas būs nedaudz savādāk nekā, kad mēs parasti paši domājam. Un galvenais jau ir ar šo te pietāti vērsties pie sirds. Un ko mēs darām, kad mēs pie kāda ejam ciemos? Protams, mēs vispirms sasveicinamies. Tieši tāpat mēs darām arī tagad. Sirds centrs atrodas krūtīs pa vidu. Starp abām krūtīm. Ķermeņa vidū. Būtībā tur tiek zīmēta arī sirds čakra, ja? Tas ir enerģētiskais centrs. Tā varētu teikt ir mūsu garīgā sirds. Jo fiziskā sirds ir nedaudz vairāk pa kreisi. Fiziskais sirds orgāns tātad rūpējās par to, lai asinsrite mums neapstājas, bet bez asinsrites ķermenī cilvēkam vēl ir arī enerģētiskā plūsma, ja? Enerģija plūst pa ķermeni, un par to rūpējas sirds. Sirds ir tas centrs, kas enerģiju saņem no kosmosa un tālāk sadala, kuram orgānam cik daudz vajag un kurā brīdī. Varbūt kaut kad kādam vajag vairāk, un tad tas viss tiek sadalīts pēc nepieciešamības. Sirds vēl ir arī tas centrs, kas mūs vieno ar pasaules māti, ar Dieva sievišķo daļu. To daļu, kas atbild par formu, par matēriju. Un sirds ir arī durvis pie Dieva tēva. Tā ir garīga. Šī te būtne, ja tā var izteikties. Tas, kā mēs uztveram augstākas, dievišķākas idejas, tas arī ir svarīgi. Jo katrai lietai, ko mēs redzam ap sevi dzīvē, vispirms ir ideja par šo lietu, par šo priekšmetu, vai lai kas tas arī nebūtu, ja? Un pēc tam ir tā fiziskā izpausme matērijā. Es ar to gribu teikt, ka Dievs ir divdabīgs. Ir vienmēr ideja un tad forma, matērija. Un kā trīsvienības trešā daļa, tā ir enerģija, kas idejai palīdz realizēties un kļūt par kaut ko materiālu. Un ar šādu te pietāti mēs vēršamies pie sirds un uzrunājam viņu. Labvakar, mīļā sirds! Piedod man, ka tik ilgi neesmu pie tevis griezusies. Piedod, jo es nezināju, ka tas ir tik svarīgi. Es nepratu to darīt, jo man nebija neviena, kas to iemācītu. Es nesaku, ka tev jāizsaka obligāti visi šie te vārdi. Bet patiesībā jau tā jau mums visiem ir. Kaut kad pienāk tā pirmā reize, kad mēs uzzinām,
ka pie sirds jāvēršās apzināti. Un apzināti jāgaida viņas atbildi. Kad mēs esam viņu uzrunājuši un sveicinājuši, tad mēs sagaidām, kāda ir šī te sajūta iekšā. Man šī sajūta, šī atbilde no sirds vienmēr nāk tādā smaida formā. Tas ir pirmais. Sirds vienmēr ir ļoti priecīga par to, ka cilvēks ir atcerējies par viņu. Godu vārds, tā ir. Gadās, protams, momenti, kad sirds ir ļoti aizvainota, kad cilvēks ir ļoti cītīgi darījis pāri savai sirdī. Tad nāksies šādu sirdi uzrunāt vairāk un tik tiešām no sirds atvainoties, lai viņa atbildētu. Ja neesam bijuši tik ļauni, tad šo kontaktu nodibināt ir vieglāk. Un pievērs uzmanību tam, ko tu jūti, kā mainās tavs iekšējais stāvoklis. Un tas smaids, ko tu arī manā sejā ieraugi, es to nesavilku pati. Godu vārds. Tas rodās pats, muskuļi it kā savalkās paši smaidā, jo sirds tā saka, es priecājos par tevi. Priecājos tevi dzirdēt. Priecājos, ka tu vērsi uz mani savu uzmanību. Tā pamazām šis te kontakts kļūst ciešāks. Pie sirds mums būtu jāiet katru dienu, katru rītu. Jāsāk ar to, ka pēc pamošanās mēs tā pasēžam, paelpojam un vēršamies pie sirds. Ja mēs to darām uzreiz pēc miega, mēs varbūt esam pat jau diezgan tādā dziļā stāvoklī pamodušies. Ja vien tas nav kāds šausmīgs sapnis, no kura mēs izlecam ar lecienu. Bet tā, pamostoties tādā mierīgā noskaņojumā, mēs sirdi sajutīsim ļoti ātri. Un mēs viņai varam lūgt, lai viņa mūsu dienas laikā pavada un palīdz sajust, kurā brīdī, kas ir svarīgi. Tiekoties ar kādu cilvēku, ko viņam teikt, vai varbūt kaut ko neteikt. Kādus vārdus izvēlēties, šie vārdi paši uzpeldēs apziņā, tos, kurus sirds būs sūtījusi. Mums ir jāpierod vispār pievērst uzmanību visam ķermenim, kas viņā notiek, kādi procesi, kur kaut kas kaņudinās, kur kut, kur varbūt tās kāda sāpīte parādās. Tas viss ir svarīgi, jo sirds sākotnēji runājot ar cilvēku izmanto tieši ķermeni kā instrumentu. Cilvēks vēl nav tik ļoti attīstījis savu šo te dažādo instrumentu komplektu tik labi, lai varētu saprast sirdi jau savādākā līmenī, tādā niansētākā. Sākums vienmēr ir ar ķermeņa sajūtām. Dažreiz ir tā, ka arī šī te enerģija, kas cirkulē mums caur mugurkaulu, viņa veido kaut kādus rakstus, viņa mūs kustina, mūsu mugurkaulu, izmanto viņu. Tāpēc gadās, šobrīd es arī mēģinu noturēties, bet ķermenis pats patiesībā kustās, Es šo te sajūtu, kas ir kā tāds aplis, ko veids mugurkauls zīmē kā aplīti. Es to uzturu kā tādu vienošanos,
sirds rāda, ka viņa vienojas vēl ar kādu sirsniņu. Līdz kamēr iestājas miers, kad šīs sirds saplūst kopā un veido vienotību. Tā notiek cilvēku sirdžu vienošanās. Kad vairāki cilvēki sanāk kopā un kaut ko kopīgu, dziļu lasa, dziļus tekstus, apspriež tos. Un tieši tā kā Kristus ir norādījis, kur 2 vai 3 savāksies, sanāks manā vārdā kopā, tur arī es būšu starp viņiem. Tur šīs te enerģijas pirmkārt kļūst vairāk, cilvēki jūt, kā viņos pieplūst enerģija, jo darbojās šis te vienotības likums. Patiesi, sirds līmenī vienojoties, enerģijas mums būs vairāk. Tāpēc cilvēkiem strīdēties savā starpā un karot ir ļoti liels neprāts. Tā mēs nekādu jauno pasauli neuzbūvēsim. Mums ir jāmācās vienam otru pieņemt ar visu to atšķirīgo, kas katrā no mums ir, bet meklēt tieši tos saskaņas punktus, to vienojošo. Es būšu priecīga, ja tie drosmīgie, kas pamēģinās šo te praktiku veikt, reizē ar šo te ierakstu klausoties, padalīsies pēc tam ar savām sajūtām, vai ir izdevies sajust kaut kādas atšķirības, no tādas vienkāršas ikdienišķas sēdēšanas. Iespējams, ka tu jau, mīļais skatītāji, esi pieradis meditēt vai lietot kādu citu prātu nomierināšanas tehniku. Arī noteikti pastāsti, kā tev veicās ar šo, vai tu pamanīji kaut kādas atšķirības, un kā tev palīdz tā apziņa, ka tevī ir kāds, kuram tu vienmēr vari jautāt atbildi, padomu, jo sirds vienmēr ir viedāka par pašu cilvēku. Mēs kā personība dzīvojam šo te vienu dzīvi, bet sirds tomēr ir cauri šiem daudziem iemiesojumiem gājusi un sakrājusi zināšanas un pieredzi no daudzām dzīvēm, tieši tāpat kā mūsu dvēsele. Tāpēc viņos ir lielāks viedums nekā šajā te mūsu cilvēciskajā daļā. Un tas ir mūsu dzīves uzdevums. Iemācīties uz pasauli, skatīties tieši no šī te dvēseles un sirds līmeņa. Neskatīties ar cilvēku acīm, kurš ir paradis tiesāt, kritizēt un, tā teikt, izkarot savu vietu zem saules. Dievs ir paredzējis katram no mums savu vietiņu, savu uzdevumu, savu īpašo misiju un talantu iedevis. Mums nav savā starpā jācīnās par to. Neviens cits mums neko nevar noņemt. Gaidīšu jūsu atsauksmes, un, kad sajūtam sirds atbildi, mēs varam viņai uzdot dažādus jautājumus. Mēģināt saprast, kāda ir atbilde, vai tā ir jā, vai tā ir nē, kā noliegums sākotnēji. Pēc tam jau šī te valoda kļūst bagātāka. Un es piedāvāju sameklēt mani Telegramā. Tur ir kanāls, kurā mēs vismaz 2 reizes nedēļā regulāri taisam šādas sirds praktikas, kas palīdz uztrenēt šo te prasmi, ja? Saprast, sajust savu sirdi un saprast tās valodu.
tas ir, nu, kā lai saka, varbūt ļoti īpatnēja, ja, bet tāpat laikā, nu, par sirdi runā daudzi. Bet runāt ir viena lieta. Bet šeit, konkrēti vēršoties pie sirds, mums jābūt arī godīgiem, lai atzītos, ka vai nu es šobrīd nejūtu nekādu atbildi no sirds, man vajag varbūt palīdzību un darīt ar kādu to kopā, jo tad sajūtas būs stiprākas. Vai arī ir tomēr sirdī kaut kas, ko viņa nevar piedot, vai ko viņa vēlas, lai mēs apzinātos kā cilvēki, ka tas ir bijis nepareizi. Un ka mums ir jālūdz piedošana sirdī. Un tad viņa atmaigs un atvērsies. Jo cilvēciskais ego, viņš jau divreiz negaida. Viņš aug augumā arī no tā, ka mēs šādi enerģētiski uzpildamies caur praktikām. Tā enerģija baro arī ego. Tādēļ visiem spēkiem ir jācenšas viņu iegrožot. Pāraudzināt pašiem sevi, ka es neesmu pasaules naba, es esmu daļa no Dieva, daļa no visa lielā kosmosa. Jā, man ir konkrēts uzdevums šai dzīvē, kurš man būtu jāsaprot, jāapzinās, lai es viņu varu realizēt. Bet ka es esmu vienā līmenī ar visiem pārējiem. Neesmu nekas augstāks vai labāks. Varbūt vienīgi man ir nedaudz vairāk zināšanas kā citiem. Tā būtu pareizāk skatīties. Un tad, kad mēs praktiku šādu beidzam, mēs vienmēr pasakamies savai sirdī. Paldies, mīļā, par palīdzību, par to, ka atsaucies, par to, ka palīdzēja kaut ko saprast. Un, lai tas ir tāds dziļš iekšējs pateicības žests, kā paklanīšanās, atceroties, ka sirds ir durvis pie Dieva. Tātad attieksmei pret sirdi savu ir jābūt tieši tādai pašai, kāda godība mums būs pret Dievu. Lai tev izdodas!